Hai, tu klausies podkāstu Es nezinu, kur runājam par lietām, kas skar mūsu jauniešus. Mans vārds ir Marika, un šodien studijā es esmu ar Danielu. Čau visiem! Šodien mēs runāsim par jauniešu līdzdalību. Saki, Daniela, tu kā skolas pašvārvaldes prezidents, ar ko tev saistās līdzdalība? Man līdzdalība saistās ar to, kad ir cilvēki, kuri tiešām iet un dara, un tā kā vienmēr mēģinās atrast kaut kur, kur var iesaistīties un palīdzēt ar jebko. Tātad tev būtu ļoti patīkami, ka pie tevim pienākt un pajautātu, vajag palīdzību? Jā, kaut kā tā. Tu pienāc, tev ir ideja, ko mēs varētu darīt, kaut kādu pasākumu. Un tad mēs tur sadarbojamies, mēs kopā veidojam, līdzdalība mums notiek. Mēs kopīgi veidojam idejas, mēs viņas saliekam, tā kā plānu izveidojam un veidojam pasākumu. Un līdzdalība mums tur notiek. Īstenībā tas ir ļoti forši. Man ļoti patīk, kad jaunieši cenšas iesaistīties, un es arī kā pašpārvaldes dalībnieks, es ļoti atbalstu cilvēkus, kas arī palūdz vai nevajag palīdzību. Jo reizēm tev ir grūti, bet tev tā kā arī nav laika palīdzēt, paprasīt tev palīdzību. Un arī tas, ka jo vairāk jaunieši iesaistās, jo uzreiz ir vieglāk, jo nav vienam cilvēkam tas jādara. Jo kā ir vairāk, loģiski arī ir tas, ka uzreiz ir vairāk cilvēki, vairāk idejas, ir bišķi grūtāk vienoties par kaut ko. Bet, ja ir vairāk uzreiz, bet tomēr ir tās idejas, mums ir ko darīt, mums ir visādas opcijas. Ja viena ideja nesnāk, mums ir otra, kuru mēs varam ņemt. Tur tik daudz variantu ir, ko mēs varam darīt. Tas ir forši. Jā, tagad es pajautāšu nedaudz jautājumus vairāk par tieši līdzdalību. Ko tev nozīmē vārds līdzdalība? Kā jau es pašā sākumā gan teicu, tas ir vienkārši, ka cilvēki iesaistas, dara, cenšas kaut ko uzlabot savā, skolā, pilsētā, novadā. Novadā arī grūtāk, es to teiktu darīt, bet skatoties tajā pašā skolā. No tā noteikti ir izsekot jautājums. Kāds bija pirmais līdzdalības pasākums, kurā tu piedalījies? Kāds spilgts, kāda atmiņa vai pieņemsim kāds, ko tu visvairāk atceries? Tas tik labs jautājums. Jāpadomā. Pirmais pasākums tiešām neatceros. Es ļoti maziņa biju pieņemu. Labi, pārāk maziņa, kad pirmās klases. Jo parasti pirmās klases parasti iesaista daļa tādu, lai zinātu arī, ko viņi grib. Par spilgtāko atmiņu varētu parunāt. Šovasar, kad es ar tevi. Mēs bijām apmācībās. Kas tas bija? Otrās apmācības? Modulis. Tas bija riktīgi labais laiks. Mēs esam... Kas tā bija pa vietu? Kā viņi saucās? Es neatceros, kā saucās, bet vietu pie Daugu. Netālu no Ogres. Jā. Pirmkārt, mums ir atsevišķa māņa iedota, kurā mēs paliekam prakti mēs divatā. Šis citiem nebūs fanīgi, bet mums tas būs jautri. Galvenais ir bišķi vās, vai ne? Tur ir radiators, ko var ieslēgt mazā māņā, tāds tiešām maziņš radiators. Mēs viņu ieslēdzam, tāds, labi, mēs iesim gulēt, viņš iesils. Pienāk rīts, viņš ir ieslēgts, viņš joprojām ir augsts. Mēs pie skolotājas, mēs sūdzamies. Skolotāji, mēs ieslēdzam radiatoru, viņš joprojām ir nav ieslēdzies. Ne, viņš ir ieslēdzies, bet viņš tā kā, nestrādā. Kas notiek? Tur beigās bija kontaktā, ja iesprošu viņš. Tas nav tik fanīgi, bet es tajā brīdī norēcu riktīgi. Man tas liekas jautri, jo tas moments bija tas, kad es atnācu jau tā kā gulēt, tu jau gulēji ilgu laiciņu, un es redzu, ka tā kā esi tā sarāvusies, un tev ļoti augsti, un es atnācu, un man bija augsti, un es vienkārši domāju tāds, es gulēšu tā kā drēbēs, es reāli nezinu, es novilku tikai kurpes no tā visu, kas man bija virsū, es apcedzos ar 2 segām, es saprotu, tā kā ap rīta pusi, ka man ir šausmīgi augsti, līdz tam, ka tā kā tev ir drēbulis, un tad tu uzzini, ka vienkārši kontaktā bija jāiesproš, un tas tāds, Negribi tu pastāstīt par jūsu piedzīvojumu tā vakara? Es īsti pat nezinu par ko. Kur jūs cilvēkus pieķēra? Jūs vēlaties? Mēs sēdējām uz tādas tā kā laipiņas, kas ir dziļāk upē, un bija tāds variants, mēs kā jaunieši, mēs īsti nesaprotam laikam moments, kur mēs esam par skaļi, vai arī mēs uzvedamies pārāk klusu, vai ir nepiedienīgi. Un mēs sēdējām, mums gāja ļoti skaļas tematikas par šausmu stāstiem, jo ir tumšs, un lielākajai daļai no mūsu grupiņas bija bailes. Un mēs tā kā par to aizrunājāmies, un laikam palikām nedaudz par skaļi, jo ūdens arī izplata skaņu daudzreiz vairāk, kā izrādās. Fizika bārni. Un viss nogāja līdz tam, ka mums atnāca... Ko iedzīvotājs nezinu? Ne, viņi nebija iedzīvotāji, viņi tā kā bija atbildīgie par to vietu. Īpašnieki. Viņi atnāk, un viņi mums tā sāka baļot virsū par to, ka ko jūs darat, ejiet gulēt, jūs esat pārāk skaļi, šeit ir ūdens, visi dzird. Un man bija tāds, ka Dievs, mums ir tāds kauns, mēs tā kā visi nokāruši acis skatāmies, mēs sakam, jā, lūdzu, piedodiet, viss kaut kas tāds. Un tad mēs
pēc tā īstenībā es arī aizgāju gulēt. Man bija tāds nepaldies pietiekama problēma. Es reāli atceros, kā no rīta viņš to stāsta. Es vienkārši skatos pusaizmīgus un vienkārši sāku smieties viņš to visu. Jā. Mēs nedaudz novirzījāmies no tēmas, bet tad atgriežoties būtu tāds jautājums, kā tu domā, vai latviešu balss, vai jauniešu balss Latvijā kaut ko nozīmē tieši par līdzdalību, kā piemēram, ja mēs kā jaunieši gribam piedalīties Erasmus+, vai obligāti ir jābūt kādam cilvēkam, kas mums palīdzēs to izdarīt, kādam vecākam, vai, piemēram, man ir 16 gadi, vai es gribu uztaisīt savu grupiņu, ar kuru es piedalīšos pasākumā, kas ir saistīts ar Erasmus+, un es viņā piedalos, un man nevajag personu, kur ir pilngadīga. Es domāju gan, ka tomēr vajadzētu cilvēku, kas ir pilngadīgs, jo tomēr vēl īpaši būtu ļoti labi, ja tas cilvēks ir pieredzi šādos projektos, jo tomēr viņš uzreiz varētu tev palīdzēt, ieteikt, ko vajadzētu uzlabot, vai arī jo viņš jau arī tomēr zinās, ko vajag tajos projektos, jo pirms tu viņu raksti, tev ir tā visa ideja īsi jāizdomā. Un ideja jau nav tas grūtākais, jo tev jau apmēram doma ir, tu ņem tur visu saliec kopā, kaut brainstorm uztais, un it kā ir, nav nekas tik traks. Bet, kad tu sāc rakstīt, tu saproti, ka tas nav nemaz tik viegli. Un tas tomēr pieaugušais cilvēks ļoti var palīdzēt, jo tomēr viņš zina, kā gudrāk uzrakstīt, kā pareizāk rakstīt, kādus vārdus vajag lietot, kādus nevajag lietot. Es domāju, viņš ļoti liela palīdzība ir šajos projektos tīpaši. Jā, tas arī mani novirza pie mūsu projekta, ko mēs rakstījām no Erasmus+. Tas man likās šausmīgi, tāpēc, ka mēs uzrakstam projektu. Man liekas, viņš ir ideāls, jo tas bija tiešām tas, ko es vēlējos darīt, un mums pasaka, ka mēs nedrīkstam doties uz to valsti. Kontekstu var pastāstīt nedaudz. Jā, tas bija sāpīgi. Man pastāstīt, ja tu stāstīsi? Tur pastāstīt. Labi. Tātad mēs piedalījāmies Erasmus+ līdzdalības projekta apmācībās, un tas bija 3 moduļos? Jā, 3 moduļos. Īsāk sakot, mums bija 3 nodarbības, 3 dienas, 3 reizes, kad mēs braucām apmācībās par šo projektu, kā viņu pareizi rakstīt, mēs iedvesmojāmies, par ko mēs gribētu rakstīt. Un, tā kā Erasmus+ projekts, mums bija iespēja doties ārpus Latvijas. Un mums bija tāds, mēs dosimies, mums bija doma par politiku, ka mēs runāsim. Beigās mums galīgi politika izkrita ārā. Paldies Dievam. Neiesaku to. Labi, nav tā, ka neiesaku, vienkārši grūta tēma. Tā ir grūta tēma, un arī es domāju, ka tā otra tēma, kas mums bija kā atkritumu šķirošana, tas bija prioritīvās. Jā, un tad mēs aizgājām pie atkritumu šķirošanas, jo mums vispār sākumā nebija nekas par atkritumu šķirošanu, bet, kad mēs rakstījām projektu, tur bija viens punkts, kā mēs iesaistīsim, tur bija gudrāk noformulēts, bet kā mēs šo projektu iesaistīsim, lai zaļa, lai atkal būtu tīrāka daba. Jā. Un tad mums beigās viss aizgāja par atkritumu šķirošanu. Un mums bija tāds doma, vai braucam uz Zviedriju. Tur ir viņiem ļoti daudz Viņi ļoti daudz pārstrādā. Jā, es atceros to pilno vārdu. Sadzīves atkritumus, viņi ražo elektrību no tā, viņi attīra ielas, viņiem ir ļoti tīras ielas, viņiem viss ir ļoti tīrs. Zviedri ir ļoti tīrīgi cilvēki, un man tas ļoti fascinēja. Un tā ir Eiropas gandrīz tīrākā valsts, tāpēc man ļoti gribējās aizbraukt uz turieni, jo no turienes mēs varētu būt pieredzi. Un beigās izrādījās tā, ka tas viss plāns ir jāmaina tikai tāpēc, ka Zviedrija nav Erasmus+ projektos iekļautā valsts. Tad bija palikušas 4 dienas, līdz iesniegtu projektu. Līdz deadline. Bet es biju sarakstījis to, ko mēs zinājām, kādas aktivitātes būs. Mēs tur salikām pa mēnešiem, ko mēs katrā mēnesī darīsim. Bet mēs vēl neko nelikām pie budžeta, kur vajadzēs un uz kādu valsti brauksim. Un tad beidzot piesaistījās kāds skolotāji. Viņa visu laiku bija piesaistījusies, bet tā riktīgi, kad paņēma un tad sāka arī mums riktīgi palīdzēt, jo tā pārstāv viņa atļāva mums izpausties. Un tad viņi skatās un saka, meitenes, tur nemaz nav Zviedrija tajā sarakstā. Jo tur bija tikai Spānija, Francija, piedāvātās valstis, uz kurām varēja braukt. Vācijas, ja nemaldos, un vēl kaut kādas 2 bija, 5 valstis bija. Un tāds, labi, brauksim uz Franciju. Tad mēs ātri atceramies 4 dienas palikušas, līdz kamēr jāiesniedz projekts. Visu plānu ņemam ārā, jo mums viss bija plāns uz Zviedriju balstīts. Tad mēs visi dzēšam ārā, liekam jaunu par Franciju, mēs tur ChatGPT meklējam, vai viņš īstas vietas atrod. Mēs nezinām. Tas pēc tam nākamā problēma. Mēs vienkārši rakstam visu, ko mēs varam iedomāties. Mēs ierakstām visu Franciju, mēs gribējām es tagad neatceros.